Visām sievietēm, kuras apsver iespēju pievienoties islāmam, šis video ir domāts jums. Jo šodien mēs parādīsim sieviešu reālās dzīves piemērus, kuras ir daļa no islāma kustības, kuras dalās ar to, kāda patiesībā ir viņa dzīve, kā tas patiesībā jūtas. Un, godīgi sakot, jūs iespējams būsiet mazliet pārsteigtas, bet noteikti būsiet iepriecinātas. Laipni lūdzam pushback raidījumā. Es esmu Meira Kā, jūsu vadītāja. Noteikti abonējiet un nospiediet to hype pogu. Mums ļoti drīz būs aizraujošs paziņojums, tāpēc sekojiet līdzi. Noskaidrosim, ko tieši šie cilvēki saka. Visi it kā grib mūs paslēpt zem paklāja. Dava brāļi pēdējās nedēļās mums visiem patiešām pierādīja, ka visticamāk mēs kļūsim par mērķi tieši no savu vīriešu puses, nevis no kāda cita. Ak vai, sākumā neiet labi. Vai tu zini, no kā es esmu tik nogurusi? Es esmu tik nogurusi no tā, ka mūsu kopienā vairāk rūp, ko par mums domā nemusulmaņi, nekā tas, kā cieš mūsu pašu cilvēki. Es esmu tik nogurusi no tā, ka viņiem vairāk rūp, ko islamofobi domās par viņiem, stāvot uz Speakers Corner katru nedēļas nogali, nekā tas, kā viņu sievietes cieš mūsu pašu kopienās. Pastāst mums vairāk, jo tas nenāk no cilvēka no malas. Tas nāk no kāda no kopienas iekšienes un apgalvo, ka viņu sievietes cieš, bet neviens neko nedara, jo visi vairāk koncentrējās uz cīņu ar islamofobiju. Šie dāvas brāļi patiesi vairāk uztraucās par to, ko islamofobi par viņiem teiks, nekā par to, vai mums ir atļauts izteikties par tām problēmām, kas notiek mūsu pašu kopienās. Man ir tik apnicis, ka cilvēki saka, mēs neesam apspiestas. Mēs neesam apspiestas, musulmaņu sievietes nav apspiestas. Mēs esam pilnīgi apspiestas. Ak vai. Es domāju, ka šis video kļūs ļoti, ļoti pikants, jo viņa apgalvo to, ko daudzas no mums jau ir apgalvojušas, bet mēs to sakam kā cilvēki no malas. Ir mazliet citādāk to dzirdēt no kāda, kurš to saka no pašas iekšienes. Mēs esam pilnīgi apspiestas. Mēs visas izliekamies, mēs visas esam maldinātas, mēs visas melojam pašas sev. Mēs visas cenšamies pārliecināt sevi, ka šeit esam laimīgas. Mēs visas esam brīvas. Nē, mēs neesam. Nē, mēs neesam. Mēs esam tik ļoti apspiestas, ne jau pašas islāma dēļ, bet vīriešu dēļ, kur izmanto reliģiju, lai mūs apspiestu. Tātad parunāsim par to uz mirkli, jo tā ir viena no galvenajām frāzēm, ko dzird visur, ka tu nevari neko teikt par, islāmu. Tu nevari vispārināt kopumā. Un es teiktu, ka mēs arī nevispārinam par visiem kopumā, jo mēs konkrēti neuzbrukam idejām. Es domāju, lai gan mēs dažreiz tā darām, mēs patiesībā vairāk koncentrējamies uz šo cilvēku rīcību. Un kad kāds no kopienas nāk un saka kaut ko līdzīgu tam, ka mēs esam apspiesti, un šie vīrieši nerīkojas tā, kā viņiem vajadzētu rīkoties, es domāju, ka tas ir brīdinājums cilvēkiem. Jo jā, jūs varat lasīt grāmatas un tās pārprast, kas, diemžēl, nevienmēr saka ļoti jaukas lietas. Bet jūs varat izdomāt kādu gudru veidu, kā paskaidrot, ka nē, patiesībā islāms novērtē sievietes. Tomēr kas patiesībā notiek reālajā dzīvē? Un es domāju, ka uz šo jautājumu vajadzētu atbildēt vairāk cilvēku. Šis piemērs ar šo sievieti šeit, kura 2024. gadā pievērsās islāmam un tad 2026. gadā par to izteicās, manuprāt, mums pat tiešām daudz pasaka par to, kas mums jāzina. Bet pirms mēs pie tā nonākam, īsts vārds no mūsu sponsoriem. Parunāsim par Medicare uz mirkli, jo iespējams tu izvēlējies plānu nejauši, kas nav tev vispiemērotākais. Un tieši tāpēc es vēlos pastāstīt par šodienas sponsoriem. Chapter. Chapter ir atšķirīgs. Viņi ir neatkarīgi un viņi ir vienīgie Medicare konsultanti, kas salīdzina visus pieejamos plānus visā valstī, ārstus, vajadzības un prioritātes, lai atrastu tieši tev vispiemērotāko. Viņu konsultanti saņem algu, tāpēc viņi neuzspiež konkrētus plānus. Ja tu jau esi pareizajā plānā, viņai tev to pateiks. Ja nē, viņi palīdzēs tev pāriet uz citu. Pagājušajā gadā seniori, kuri mainīja plānu ar Chapter palīdzību, vidēji ietaupīja $1100. Zvans ir bezmaksas, tas aizņem apmēram 20 minūtes un var ietaupīt tev vai taviem vecākiem, vecvecākiem un tuviniekiem daudz naudas un stresa. Tāpēc zvani uz Chapter pa tālruni 610 68 037. Tas ir 610 680 37 un sāc ietaupīt naudu jau tagad. Labi, tev nav jāietaupa tikai nauda.
Iespējams, tev vajadzēs arī izglābt sevi. Noskatīsimies šo sievieti un tad atgriezīsimies un pārskatīsim, ko mums stāstīja otra dāma. Islāmā mēs neveicam te tauda savam laulātajam. Mīļais, visa pasaule ir vienošanās. Tātad viņi būtībā saka, skatieties, mums nav principa līdz nāve mūs šķirs. Es esmu šajā laulībā uz visiem laikiem, un viņai ir galvas apseks. Ak, aug! Tāpēc es vienkārši vēlos skaidri pateikties visiem par visu. Es atnācu uz policijas iecirkni, lai uzsāktu lietu pret viņu. Un kā jau teicu, viņam ir tik daudz kontaktu, ka beigās arestēja mani. Es šobrīd atrodos aizturēšanas kamerā. Es šeit gulēju pagājušā nakti. Viņš paņēma manus bērnus. Es zināju, ka tas notiks, un viss, no kā man bija bail, notika. Es izdarīju visu, ko... Kā tas var būt, ka varmāk tiek cauri ar visu tikai tāpēc, ka viņam ir nauda? Un es vienkārši islāmā. Mēs neveicam tauda pret laulāto. Šie video mani vienkārši sāpina līdz sirds dziļumiem. Šī sieviete tik lepna par sevi, es precos, blā, blā, blā. Un tad uzzināt, kāda ir patiesība par to, kas patiesībā notiek. Un es vēlos, lai vairāk sieviešu zinātu par šo realitāti. Tāpēc šī meitene šeit ir tik neticami drosmīga, ka runā par to, jo par to nerunā. Un ja viņas sāktu par to runāt, varbūt cilvēki, kuri vēlas pievienoties, uzzinātu vairāk par to, kas patiesībā notiek. Un man ir tik apnicis, ka visi grib to noslēpt un izlikties, ka šīs lietas nenotiek, jo mēs baidamies, kā tas izskatīsies islamofobiem. Mēs baidamies, kā mēs paši izskatīsimies. Vai tu zini, ko? Ja šie vīrieši, mūsu ummas vīrieši, tiešām rūpētos par to, ko islamofobi domā par islāmu, viņi neizmantotu islāmu, lai ļaunprātīgi izturētos pret sievietēm. Viņi neaklusinātu sievietes, izmantojot islāmu. Man patīk, kā Alī Nīls Nīzaks mēģināja visu šo situāciju apgriezt otrādi. It kā tagad jūs visi man apmelojat. Un tagad islamofobi izmantoja šo kā iespēju uzbrukt islāmam. Nē, zini ko? Islamofobi vienkārši ieraudzīja tevi tādu, kāds tu esi. Viņi redz musulmaņu vīriešus tādus, kādi viņi ir. Tāds arī ir. Jā, mēs to darām. Mēs redzam viņus tieši tādus, kādi viņi ir. Cilvēki, kuri ir gatavi ļaunprātīgi izmantot savu reliģiju, tā sakot. Ne jau tas ir viss stāsts, jo viņu reliģija ir diezgan skaidri noteikusi, ko viņiem ir atļauts darīt. Bet jā, mēs to redzam. Un mēs vēlamies, lai par to uzzina vairāk cilvēku. Īpaši jūs, meitenes, kuras apsverat iespēju varbūt kļūt par daļu no tā. Viņi tik ļoti baidās par to, kā izskatīsies. Viņi tik ļoti baidās par savu tēlu, kā musulmaņu vīrieši, ka viņiem ir vienalga. Viņi grib visu noslēpt. Viņi grib to slēpt. Viņi negrib, lai mēs runājam. Viņi grib mūs apusināt. Viņi nevēlas runāt par to, kas notiek mūsu kopienās, jo tas nozīmē, ka šī saruna ir jāatver. Tas nozīmē, ka islamofobi norādīs uz viņiem ar pirkstu un jautās, kas notiek jūsu kopienās, kāpēc jūs tā izturaties. Es domāju, ka jūs aizsargājat savas sievietes. Es domāju, ka jūs godājat savas sievietes. Kā tad ir patiesībā? Viņiem viss ir tikai par savu tēlu. Viņiem viss ir tikai par savu tēlu. Viņiem par nav svarīgi, tas pat nav par islāma tēlu. Tas ir par viņu pašu tēlu, viņu pašu ego. Es domāju, jūs taču vienmēr vēlaties būt attiecībās ar kādu, kurš ir tik egocentrisks, ka nespēja atzīt, kas ir pareizi un kas nepareizi, jo kāds varētu kaut ko par viņiem padomāt. Tā vienmēr ir laba ideja. Man ir tik apnicis tas viss. Būt šajā ummā šobrīd ir kā būt toksiskā ģimenē, kur visi saka, aizsargāj ģimenes tēlu, izliekamies, ka nekas nenotiek, neļaujam nevienam uzzināt. Pat ja tas notiek uz to cilvēku rēķina, kuri cieš šajā mājā. Mēs gribam izlikties, ka visi šeit ir laimīgi. Mūsu sievietes šeit ir pilnībā brīvas. Mēs visi esam... Nē, mēs neesam. Starp citu, tā ir daļa no viņu reliģiskās mācības. To sauc par takiju, kas nozīmē, ka tev ir atļauts atklāti melot, lai aizsargātu islāma tēlu. Un jūs varat iedomāties, ka tas tiek nedaudz ļaunprātīgi izmantots. Ne tikai attiecībā uz sievietēm. Nē, mēs neesam. Mūs iebiedē paši mūsu vīrieši. Un es patiesībā ceru, ka to dzirdēs nemusulmaņi. Es ceru, ka to dzirdēs islamofobi. Mēs to dzirdam un mēs nodosim jūsu vēstījumu tālāk skaidri un skaļi, jaunā dāma. Skaidri un skaļi. Jo varbūt, lai saglabātu savu tēlu nemusulmaņu acīs, viņi tad varbūt sāks kaut mazliet laboties. Jo viņi noteikti neuztraucās, ka mēs viņiem dodam padomus. Viņi noteikti neuztraucās, ka viņiem dod padomus imāmi, ka viņiem dod padomus citi vīrieši. Viņiem nerūp sarunas, kas notiek mūsu pašu kopienās.
Varbūt viņiem ir jābūt sauktiem pie atbildības no nemusulmaņu puses, lai viņi mainītos. Pat ja tas ir tikai sava tēla aizsardzības dēļ, jo tas ir tas, par ko viņi rūpējās. Ziniet, viņiem rūp viņu paša tēls. Vai varu vienkārši pateikt, sieviete, es esmu ar tevi. Un starp citu, paldies Stop the Invasion, kas man to atsūtīja Twitterī. Tāpēc es to redzēju, un man šis video ļoti patīk. Jo jā, mēs esam šeit, lai brīdinātu un palīdzētu islāma kustībai, ļaujot visiem uzzināt, kas tur patiesībā notiek. Tāpēc dalies ar šo ar kādu, kam varētu būt nepieciešams dzirdēt šo vēstījumu. Un vēlreiz liels paldies tai neticami drosmīgajai jaunajai sievietei, kurai ir gatava pateikt to, ko daudzi neuzdrošinās. Ka šī sistēma ir dziļi salauzta, un cilvēku vienkārša aicināšana pievienoties un iesaistīšana, neko patiesībā neatrisinot, ir ārkārtīgi neticami problemātiska. Neaizmirstiet to meiteni kamerā, kura bija tik lepna par notiekošo, bet tagad viņa ir iesprostota kaut kam briesmīgam ar atsaktām matiem. Un neaizmirstiet šīs sievietes brīdinājumus, jo atkal tas nenāk no kāda no malas. Tas nāk no kāda, kurš ir tieši iekšā un saka, ka tas nav pareizi. Viņi dara pāri. Un es, piemēram, esmu neticami noskaņota viņu uzklausīt. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam.